Sveiciens! Esmu nokļuvis mežā. Citi ved pastaigāties suņus, citi pat kaķus. Es izvedu pastaigāties Audi. Un te nu galvenais jautājums ir. Nevis kā es šeit nokļuvu, jautājums par to, kā es izkļūšu ārā. Jo šis galīgi nav crossovers. Audi A4 klīrens ir tikai 120 mm. Nu, nav jau gluži tā, kad es tai mežā ierados galīgi tukšām kabatām. Līdzi man ir 3-litrīgs benzīna dzinējs, 220 zirgspēki, 300 N griezes moments un pilnpiedziņa Quattro. Un tagad īsos un vienkāršos vārdos par to, ko visi sen jau zina. Pilnpiedziņas sistēma Quattro, kas balstīta uz Torsen diferenciāli. Šis te Torsen diferenciālis jau ir zināms ļoti sen, jau kopš Otrā pasaules kara droši, jo to izmantoja militārajā autobūvē, bet 80. gados to uzlika uz parastajām ielas mašīnām. Un, protams, viss ģeniālais ir vienkārši kā revolūcija. Dzinējs novietots gariniski, aizstāv ātrumkārba, kārbā integrēts pašbloķējušais Torsen diferenciāls. Torsen, ja tieši tulkojam, jūtīgs uz griezes momentu. No diferenciāļa tātad mums aiziet vārpsta uz priekšu, tur ir vēl viens diferenciāls un ir priekšējā riteņa piedzīti. Tātad ir otrs šis satelīta zobrats, kurš savukārt ir savienots ar aizmugurējo diferenciāli caur kardānu. Tātad, ja mēs braucam pavisam normāli, griezes moments sadalās pilnīgi līdzvērtīgi 50 uz 50 līdz 2007. gadam. No 2007. gada 60 uz 40. Tātad, ja aizmugurējie riteņi, piemēram, sāk griezties ātrāk, griezes momentu diferenciālis pārnes uz priekšu līdz pat apmēram 70%. Savukārt, ja izslīd priekšējie riteņi, tad attiecīgi šie zobrati pārnes griezes momentu līdz pat 80% uz aizmugurējo asi. Šeit nav elektronikas, nav laika nobīdes, nav sajūgi, viss ir godīgi un dzelžaini. Šī jaukā sistēma pastāvēja līdz 2016. gadam, kad Audi prezentēja savu Quattro Ultra. Torsenu izmeta ārā un tā vietā ielika elektroniski vadāmu daudzsajūgu muftu. Tas ir kaut kas jau līdzīgs mums labi jau zināmajam BMW X-Drive. Īso kursu esam pabeiguši. Jūtos kā ieguvis pirmo zinātnisko grādu par Audi Quattro sistēmu. Bet tā ir tikai teorija. Laiks pāriet pie prakses. Ziema šogad ir varena, tāpēc sniegs mums ir pietiekami, ceļš, kas ved kalnā, arī mums ir, bet, ja teorija nesakritīs ar praksi, varēšu iet pēc traktora. Testa braucienam noteikumi iepriekšējie, bez ieskrējiena un ar apstāšanos kalnā. Tātad braucam, apstājamies, turpinam braukt lēni un sērīgi. Var gan dzirdēt, gan redzēt, kā izbuksē riteņi. Un tagad to visu vēl apskatīsim 5 reizes lēnākā video. Tad var redzēt, ka riteņi griežās tomēr katrs ar savu ātrumu. Tātad vēlreiz. Aiziet. Tad priekšējais ritenis izgriežās ātrāk, pēc tam pakaļējais. Tā apmēram arī strādā šī Quattro sistēma.
nekādas elektronikas, tikai un vienīgi cietā sakabe 50/50, kas savukārt no autovadītāja prasa zināmu meistarību. Jo, ja Quattro iziet no trajektorijas, ko es varu ieteikt? Nolikt stūri tur, kur tu gribi braukt, pārmet krustu un ceri, ka izbrauksi. Quattro tā nav nekāda panacēja. Jebkurā gadījumā viss svarīgākais visā šinī ir blīve starp stūri un sēdekli. Ja blīve sūdīga, rezultāts arī būs sūdīgs. Ko droši varu pateikt? Audi Quattro ir draivīgāks nekā X-Drives. X-Drives faktiski dzēš visas kļūdas, piebremzē, nobremzē, sabremzē. Audi Quattro braukšana ir daudz jautrāka, ticiet man. Nav gadījies ziemā pabraukt man ar Mercedes Firmatic. Kā viņš strādā reālos apstākļos, grūti pateikt ir. Kas attiecās salīdzinoši X-Drives un šo te Quattro, nebūtu pareizi salīdzināt, jo tas ir apmēram salīdzināt kā, piemēram, kalkulātoru ar IBM, teiksim, 3. paudzes datoru. Tas ir divas dažādas lietas. Un tāpēc ir tā, ka jā, X-Drives faktiski ir inteliģentāks. Jā, viņš piedos daudzas kļūdas un izlīdzinās, sapratīs, kur tas vadītājs, jeb tā blīve starp stūri un sēdekli ir kļūdījies. Vai vienkārši pārvērtējis savas spējas. Tā kā braucam prātīgi. Ir ziema, ir daudz sniega un daudz prieka.